Es atceros vienu vakaru pirms daudziem gadiem. Slovenijā mēs dzīvojām ar ģimeni, un mēs skatījāmies filmu Karību jūras pirāti, un tur tajā filmā galvenie varoņi devās piedzīvojumos, un tur bija tā galvenā varonas sieviete, un viņa uzdrīkstējās un metās ar uz galvas iekšā visos tajos piedzīvojumos. Un tajā brīdī man bija tāds aha moments, es arī tā varu, man arī ir tas potenciāls un iespējas, un uz to brīdi es vispār nesapratu, kā un kas man ir jādara, uz kuru pusi man ir jāiet. Kaut gan es jau biju sākus elpošanu uz iekšā izaugsmu un ceļu, bet tas man bija vienkārši tāds moments. Tas, ko es sajūtu tajā filmā, kas man norezonēja, bija tas iekšējais dievišķās būtības spēks milzīgais, kas cilvēkā ir un par ko viņš vispār pat nezina, par ko viņš vispār pat nenojauš. Un tad, kad sāk nojaust, tad var rasties ļoti liels bailes viņam sekot, viņu atvērt un darboties saskaņā ar šo būtību. Man bija baili, ja, es izgāju cauri ļoti daudz grūtībām, sabrukumiem, uzplaukumiem, kļūdām, veiksmēm, neveiksmēm, eksperimentiem, visu kaut kam. Un tas ir superīgi bijis un interesanti. Brīžiem man ir licies bļāviens, ko es vispār daru, kas tagad vispār notiek. Un kā tas vispār beigsies, kā es no šitā izkūšos, bet kur man ir ievadusi manas pašas intuīcija un dievišķā būtība. Bet pēc tam, kad es esmu izklausījusies, es esmu sapratusi, kāpēc un kā es esmu caur to izaugusi un ko tas man ir devis. Tu lūk! Tātad aicinu jūs pie šo otrdienu, 5. martā uz superīgu meistarkos, kurā es stāstīšu par savu jauno kursiņu, par jauno kursiņu, par dzīvi saskaņā ar dievišķo būtību, ar dievišķo dvēseli, šī iekšējā milzu, nenormālas jaudas atvēršanas spēku. Jo tas ir kaut kas tāds, un kad tu iedomājies, ka tev ir sapņi, ja, un tev ir tādi sapņi un vēlmes, ko tev liekas, tu šito nekad savā mūža laikā nevarēsi piepildīt. Tas, par ko es runāju, spēks ir neskaitāms reizes lielāks, jo tas, ko tu iedomājies, tas, par ko tu sapņo, pat ja tas šķiet nepiepildāms, tas momentā ir piepildāms. Un tas kaut kādā mērā tiek limitēts ar tavu prātu, jo tu to spēji iedomāties, tad tu to spēji aptvert ar prātu. Bet tas, kas stāvēs, tā ir daudz lielāks, milzīgāks un foršāks. Un tad, kad mēs sākam to atvērt, tad mums parādās tādas iespējas, sinhronitātes, pilnīgi apbrīnojami notikumi, piedāvājumi cilvēku dzīvē. Veiksmes, ja, un kaut kādas idejas, protams, vajag uzdrīkstēties brīži vien darīt to, ka liekas, šito gan es nevarēšu izdarīt, bet tad tie brīnumi ļoti, ļoti sāk notikt. Un otrdienas meistarklasē es stāstīšu par savu jauno kursu, kas ir uz šo te orientēts, un tie būs tādi īpaši pirmdienu vakari, kur mēs gan elposim, gan runāsimies, gan mēs nodarbības būs Zoomā, un es skatīšos un palīdzēšu jums ar elpošanu, pakoriģēšu jūsu elpošanu, jūsu meditācijas, un pēc tam arī mēs varēsim izrunāties, kā ir gājis meditācijās, un būs papildu uzdevumi pa nedēļas vidu, un arī cenas, ja kādai vajadzēs individuāli kaut ko aizsūtīšu, ja nu ir kādai kaut kas vajadzīgs, kas visai grupai nav vajadzīgs, tā arī var būt. Tā kā tas būs tāds personīgās brīvības, iekšējā spēka, tāda lidojuma atvēršanas webinārs, ja tu iedomājies, ka tu tā kā gribi izlausties brīvībā, un tu nevari, vai arī, ka tu nevari pāriet jaunā dzīves pakāpē, tu tā kā atsities pret cienu, vai arī šķēršļus lietas pati sev, un tā kā neļauj pati sev aiziet uz priekšu. Rausim vaļā to mūsu dievišķo spēku un dzīvosim saskaņā ar to, jo tad dzīve ir vienkārši fantastiska un reāli viņa ir izdarām un piepildām tas, ko tu pat neesi varējusi piepildīt un izdarīt. Bet tikai ir jāpaņem nost iemesli, kāpēc tas nav noticis. Un katram ir savu klupšanas akmeņi, kur arī ir jāpaņem malā, vai kuriem jāpārkāpt pāri, vai caur kuriem jāizaug, lai tas notiktu. Jā, tiekamies otrdien un tiekamies poršā superīgā webinārā. Es pievienošu
Es pievienošu PDF ar informāciju par webināru arī aprakstā, vai arī, ja tevi interesē, tu vari man atsūtīt ziņu uz telefonu numuru, kurš ir pievienots aprakstā. Tiekamies otrdien. Tā, čau!